bija tumšs rīts, bet ne tāds pats kā vakars. Parasti ikdienišķa diena, parasti darba diena. Viss gāja labi. Jā. Un tad? Ilgi skanēja signalizācija, cits, kas nedaudz ātrāk sāka darboties, bet es jau tur bailīgi skraidīju apkārt. Beigās piesēdās pie kasas, pārstāja signalizāciju skanēt, tas klusums bija ilgs, tur apkalpoja pircējus, pēc tam atsāka skanēt mūzika, un pēc tam pagāja kāds pāris minūtes, un tas sakoja tā kā sprādzienam skaņot, un sakoja tas nogrūms. 10 sekundžu daļā tas viss notika. Tur vispār pat nomišķināt nevarēja rāds, ka jau viss bija nogrūs. Bija arī tā, ka kliedza cilvēki tur vai ko? Tu dzirdēji Pēc pirmā nogruma bija vēl kliekšanas, pazīmes dzirdams. Pēc otrā nogruma bija tāds klusums liels, vairs nekas nebija dzirdams. Bet skaidrs, apziņa tev bija visu laiku, jā? Jā, visu laiku. Visu laiku? Visu un tas laiku. taču cik stundas tas bija? Es pats tā īsti nezinu, es tikai zinu kaut ko no mēdījiem, cik citi stāstījuši, ka 9 stundas vai vairāk. Vai tev nav tā, ka tu atceries augstumu? Taču noteikti augstums bija briesmīgs, ne? Varbūt citiem bija augsts, bet man bija visu laiku silti. Jā. Un skaidra apziņa un tikai tā doma, jā, lai ierodas glābēji. Gājis, jā, atrod mani, tur ierodas glābēji, izvelk. Iepriekšējā vakarā jau mums bija tā kā sūtīts no augšas, bet mēs laikam nesapratām vai ko. Jo Mārtiņš nevarēja pēc darba atbraukt uz mājām. Noticis bija kaut kas ar vilcieniem un negāja vilcieni, un Mārtiņš zvana mums, lai mēs braucam pakaļ. Mēs ar vīru, un tas bija ap 11. Un mēs ar vīru un sarunām, jā, labi, brauksim. Aizbraucām uzpildīt mašīnā benzīnu un braucot. Notika kaut kas ar mašīnu un viss uz ceļa netiekam. Zvanīja Mārtiņu un Mārtiņa laikam nesanāks. Pēc kāda laiciņa Mārtiņa zvana, viss vilciens darbojas un lēnām brauc. Tā mēs aizbraucām uz mājām un Mārtiņš atbrauca. Es nezinu, kaut kas ap 12 vai kā ar vilcienu. Lūk, un nākošā dienā es strādāju ar vīru. Un no 7 līdz 7 atnācu mājās, pagatavoju vakariņas, un ap 8 vakarā zvana draudzenīte no Rīgas. Marutiņ, es negribu tevi satraukt, tev Mārtiņš šodien strādā. Es saku, jā, strādā. Piedod, es negribu tevi sāpināt un satraukt, bet vai viņš Zoltūdē strādā? Es saku, jā. Un tur noticis liels negadījums un nogrūms un taisni virs kasēm. Protams, bija izmisums, šoks. Es domāju, kā tikt uz Rīgu. Kaimiņš man aizveda uz to vietu, jo gribējās tomēr būt klāt, kur mans bērns ir. Protams, nevarēja tikt, tur tuvu piebraukt klāt, bet piebraucām mēs, cik vien tuvu varēja. Tur bija pilns ar mašīnām, ar glābējiem, ar speciālo tehniku. Un tā šausmīgā neziņa, tas skats viss, kas tur bija, tas bija briesmīgi. Staigājām apkārt ar kaimiņu un man bija šoks, bet es lūdzu Dievmāti, kur es arī tagad lūdzu katru rītu, lai palīdz manam bērnam. Un es sūtīju domās savu spēku, savu enerģiju viņam. Un tā kā, gribēju ļoti, lai nav viņam nekas slikts un nekas nav tāds. Cenī vakarā liela lietus un bija augsts un drēgnis. Cik ilgi staigāsim, 1:02 mēs ar kaimiņu braucām uz mājām. Ne, mājās 2 jau bijām.
Es pie šī galda piesēdos, aizdedu svecīti, paņēmu lūgšanu grāmatu, rožu kroni. Ļoti, ļoti lūdzos gan Dievmāti, gan Dievu, lai palīdz, lai nav pats ļaunākais. Es ļoti, ļoti lūdzos, skaitīju rožu kroni, litānijas, visas lūgšanas, kas man bija lūgšana grāmatā un tā. Un tā laikam vairāk spēka man nebija, es vienkārši saļimu tur uz tā divāna. Un bez 10:05 man zvana un skatos telefonā Mārtiņš. Es domāju, paldies Dievam, vainu. Un tad man paziņoja, jūs tās ir atvests uz Gaļezera slimnīcu. Nu, pasaki mammai kaut ko. Un tad Mārtiņš ar pēdējiem spēkiem man pateica čau. Un man tas bija liels mierinājums ar vīru, jo mēs tiešām ļoti, ļoti bijām nobijušies un lūdzāmies. Un tā nākošā rītā zvanīju uz Gaļezeru un jautāju, vai mēs drīkstam braukt pie Mārtiņa. Un es teicu, jā, tā mēs uzreiz ar vīru arī braucām uz slimnīcu. Apjukuši nobijušies, ieskrējām tajā nodaļā un ne bahīles uzvilkām nekā, jo mēs bijām ļoti, ļoti apjukuši. Un tad aktrīte sākumā runāja ar mums, ka Mārtiņam stāvoklis ir ļoti, ļoti smags un nopietnas. Un arī par sekām, kāds var būt no tā visa. Bet, ienākot pie Mārtiņa, Mārtiņš mums ar smaidu sagaidīja. Un viņš runāja ar mums un tā. Un bija priecīgs, ka mēs arī esam ieradušies pie viņa. Un es aizvedu arī viņam Dievmātes bildīti, un arī tie cilvēki, kas nāca pie Mārtiņa, arī veda tā kā Dievmātes bildītes un citu svēto. Un tā kā Mārtiņam uz galdiņa bija daudz bildītes, un arī rožu kronis bija viņam. Un tā sākās mūsu turpmākā dzīve pa slimnīcu. Es atceros, ka nāca īsziņas no dažādiem cilvēkiem. Nemitīgi telefonā bija īsziņas, un mēs viņus sūtījām tālāk, ir jālūdzās par Mārtiņu. Bet bija arī tās īsziņas, ka puisim var noņemt rokas un kājas. Ka gandrīz tas ir neizbēgami. Tev ārsti arī to pašu teica? Tā kā es iznesu no tām drupām, tā jau teica to, un pēc tam vairs. Viņi teica, ka var amputēt, jā? Jā. Bet tas ir vienkārši apbrīnojami, ka tomēr teica, ka vajag būt šai amputācijai. Tas nozīmē, ka tas notika tā kā Dievu brīnums tomēr. Kā to izskaidrot? Jā, jo arī slimnīcā bija 3 reizes tā teica, ka būs jāņem roka nost, jo stāvoklis ir bēdīgs un tā, ka nevarēs saglābt. Es kaut kā nepielaidu, es pat galvā nepielaidu tādu domu, kad ir tik slikti. Es vienmēr teicu no paša sākumā, ka ir labi un būs labi. Un kas man jautāja, es arī visiem tā to atteicu. Varbūt gribēju kaut ko tādu, lai ātrāk tas viss notiek un tā. Bet es teicu, ka nenotiek tas tik ātri, un stāvoklis ir smags, ir jāgaida. Un pa katru mazo sīkumiņu, kas Mārtiņam uzlabojās, mēs bijām tikai priecīgi un pateicīgi Dievam, ka tas tā ir, ka nav solis atpakaļ, bet ka nostāv uz vietas vai iet uz labo pusi. Un to mēs esam izcīnījuši, pateicoties visiem jums, visiem ticīgiem cilvēkiem. Jo tiešām cilvēki ļoti lūdzās, ne tikai katoļi, bet luterāņi, pareizticīgi un arī citas ticības. Tā ka visi bija vienoti lūgšanās un ticībā un cerībā, mīlestībā. Un visiem sirsnīgs paldies. Sveiks, Mārtiņ. Labdien. Lūdzu, tiekšā. Kas ir mainījies no mūsu pagājušās tikšanās reizes? Vai ir kādi uzlabojumi bijuši, vai kaut kāda darbības veiktas? Tā, parāda man abas rokas liec uz galda. Parāda, ko tu vari šobrīd izdarīt rokām. Parādi satvēriena spēku ar abām rokām. Īkšķi atvelc atpakaļ. Lieliski. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tas, ka tava roku muskulatūras funkcija ir daudz ko vingrināt, ir daudz ko darīt, lai viņi pilnībā atgrieztos, bet roku spēks ir un kustība apjoms ir.
Neticami labs, jāsaka tā, priekš tā, kas ir noticies. Pie šādas traumas apjoma, pie šādas traumas nopietnības, kā ir bijis šajā gadījumā, būtu grūti gaidīt tik labu iznākumu. Protams, mēs varam vienmēr cerēt, bet nevienmēr mēs varam objektīvi paļauties uz labu iznākumu gadījumos, kad ir tik smagas traumas bijušas. Bet, draudi jau bija ne tikai rokām, pie tik smaga saspieduma sindroma. Tie draudi ir krietni nopietnāki nekā tikai ekstremitātei. Jūs uzdevāt pirms tam jautājumu par to, cik liela sadaļa ir brīnums tajā visā. Tas ir mūžsvens jautājums medicīnā, kas nosaka ārstēšanos iznākumu. Ja? Un ir šķiet profesoram Stradiņam bijis tāds teiciens, kad slimības gala rezultātu nosaka pacients, ārsts un dievs, un vēl piedāvām kādā secībā šie faktori saliekās kopā. To mēs nevaram nekad atbildēt. Ārsti tic brīnumiem? Viņš tad nereti ar viņiem saskarās. Tas ir viennozīmīgi, un, protams, kad tā ārsta pieeja brīnuma izvērtēšanā ir ļoti iespējams diezgan uz faktiem balstīta. Katrā ziņā par Mārtiņu jums ir prieks, es tā saprotu. Jā, ārstēšanas process šādā gadījumā ir tik ilgs, kad pacienti nākās iepazīt tuvāk un just līdz tam visam procesam. Un ir milzīgs prieks redzēt, kad pacients atgriežas pēc kāda laika, un kad ir noticis progress ar lieliem soļiem uz priekšu, lielākiem soļiem, kā mēs būtu cerējuši gaidīt vai uzdrīkstējušies cerēt. Es runāju arī ar vienu no cietušā tuviniekiem, konkrēti ar Mārtiņu mammu es runāju, un tajā brīdī ir tas, ar ko es saskāros, bija ar tādu milzīgi neaprakstāmu spēku, milzīgi neaprakstāmu mieru. Un tas arī, ko viņi man stāstīja, viņi saka, ka ir dīvaini atrasties. Mēs stāvējām intensīvās terapijas klīnikā, apkārt ir ārkārtīgi smagi cilvēki. Viņi saka, ir ārkārtīgi dīvaini, ka es nonācu tādos apstākļos, tādā situācijā, traģiskā, kad patiesībā nav zināms, kāds būs iznākums, bet kad viņu piepilda milzīgs neizsakāms miers. Jums tas bija jautājums? Mans nebija jautājums. Mēs, liekas, abi sapratāmies šajā situācijā, par ko īsti ir runa. Pie katra es biju piegājusi un runājusi, un visu to laiku arī gāju pie šiem cilvēkiem, kad lēnām pamazītiņām Dievs dāvāja viņiem šo dziedināšanu, un tas tiešām bija tā debešķīgi, brīnišķīgi, skaisti visā tajā traģiskajā notikumā. Un piedzīvoju arī, ka šiem cilvēkiem bija arī šī cerība, ka viņi runāja par to, ka viss būs labi, ka viņi uz to cer. Vēl piedzīvojas arī to, cik ļoti liels bija atbalsts arī no pašas baznīcas, no garīdzniekiem, kuri paši brauca un paši pieteicās, īpaši arī no pareizticīgo baznīcas. Paši zvanīja, brauca pie saviem pareizticīgo brāļiem un māsām. Un tāpat arī tuvinieki, kuri ļoti stiprināja cerību, ļoti stipri izcēlās tieši Mārtiņa mamma ar šo ļoti stipro cerību, kur viņa bija līdzās Mārtiņam tajā situācijā. Un
Jo esmu piedzīvojusi slimnīcā tieši pretējas situācijas, kad tuvinieki zaudē šo cerību, kaut gan paliek ticībā, kad Dievam ticu, bet pazūd šis cerības tikums, kad vai tiešām tas ir iespējams, vai tiešām izārstēsies, vai tiešām saņems šo dziedināšanu. Tas nozīmē, ka tā cerība ir ārkārtīgi būtiska, ja? Ļoti būtiska. Tas ir pieredzēts, ka tas palīdz arī tajā atvesaļošanās posmā? Noteikti, jā, jo tieši cerība tā, kas arī stiprina to gribas spēku. Jā, man izdosies, man Dievs palīdzēs. Te mēs ar vīru pirms kāzām. Abi vienādi. Tā, Mārtiņš brāli, jā? Jā. Un tur? Šeit Mārtiņš deju kolektīvā. Tad viņš ir dejojis? Viņš no 1. klases līdz 6. klasē atvasē. Un pēc tam sāka pumpuros līdz 12. klasē. Tā nu gan viņam laikam sāp sirds, ka nevar tagad uzdejot, ne? Tā ir. Jā. Nu gan jau dejos. Protams. Tautas dejās, jā, tieši viņš bija. Tautas dejās tieši. Audzinātāja. Draudzīgi sadzīvoja brāļi. Nu, visādi bija kā brāļiem. Nu jā. Bet tas laikam tomēr ir jūsu ielikts, ka viņš tāds gaišs. Otrs brālis ir tāds gaišs? Arī gaiši. Jā. Abi divi. Tādi sirsnīgi ļoti tā pret veciem cilvēkiem, arī tādi iejūtīgi un viss tādi. Mēs ģimenē esam mierīgi, neesam skandālisti nekādi neko. Tādi mierīgi, klusi cilvēki. Un te Mārtiņš bija ar savu deju kolektīvu arī Vācijā, bet tas bija no pumpuru skolas Mārtiņš te. Turpat Vācijā, jā? Jā. Šeit ar viņu deju kolektīvs pie upes. Te pārceļas te Mārtiņš. Tur jau draugi ar noteikti palikuši, vai ne? No tā deju kolektīva. Jā. Man šī te bilde ļoti patīk, laikam jāņem ārā tad. Šī te, kad meitenes te smuki ar puišiem stāv. Jā. Reku Mārtiņš pats pirmais. Jā, Mārtiņam bija skaists stalts augums, garš. Nu, ir jau arī tagad. Jā. Īsāks jau nav palicis. Nē. Laikam garākais, vēl abi divi garākie puiši. Jā, šeit arī ir reku stalts. Jā. Mārtiņ, saka, tev nebija tā, tas jautājums, kas ir faktiski, ļoti populārs, bet kāpēc tieši ar mani? Kāpēc tieši ar mani tā notika? Tur ar mani tieši tas nenotika, tur bija ļoti daudz cilvēki, tādā brīdī, ar kuriem tas viss notika. Tā kā šo jautājumu tu neuzdevi, ja? Nē. Jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēki apvainojas par savu likteni uz Dievu. Tas ir ļoti, ļoti izplatīts. Bet Dievs nekad neuzliks vairāk, cik mēs varam panest. Jūs neesat apvainojušies? Nē. Tas varbūt, deva spēku, deva kaut ko savādāk saprast, lietu nozīmi, kaut kā tā savādāk skatīties to visu. Kaut kā pārvērtēt savu dzīvi? Arī. Jā. Tieši tā. Vienkārši tomēr vairāk varbūt uzticēties Dievam un augstākiem spēkiem, jo arī sargeņgelim. Es katru rītu Mārtiņu sargeņgeli lūdzu, lai sargā viņu, lai vada. Un arī par otru dēliņu tāpat lūdzos. Un es zinu, kad būs kārtībā. Mārtiņ, ir tāda atslēgas vārda, ka dzīvē vissvarīgākais ir ticība, cerība un mīlestība. Tad tā kā visam tam ir nācies iziet cauri ticībai, ka tu izdzīvosi, pilnīgai cerībai, ka tu atvesaļosies, un tai mīlestībai, kas no cilvēkiem nāca apkārt. Tā ir, ja tu par to neesi domājis īpaši. Par to īpaši neesmu domājis, bet sajūtas to visās. Ja tev vajadzētu novēlēt kaut ko cilvēkiem, kas nokļūst ekstremālos apstākļos un kas ir izmisumā un
Ko tu varētu viņiem pateikt? Nu, Galvenais saglabāt mieru un skaidru galvu, jo tas viss labākais. Jo, kad tu esi kad nav skaidrs galvas un es šoka situācijā, kad nesaprotu, ko dari, kas notiek apkārt, jau var notikt arī vēl trakākas lietas, vai arī sastrādāt trakākas. Bet, kad tu zini, ko tu dari, kad esi pie skaidrs apziņas, tam arī ir lielākas iespējas uz panākumiem. ir arī tā, ka cilvēki dzīvo milzīgā nepiedošanā, rūgtumā pret citiem cilvēkiem. Tu negāji tam cauri? Es neesmu no tiem, kas ļauni turas citiem. Varbūt tas arī palīdz tev ļoti atveseļoties, ne? Droši vien, ja tās dusmas un viss tas sliktais no iekšpuses jau cilvēkus sagrauj. Kā ar teikt, viņš vienkārši sadeg visā un iesliktajā. Kad, piemēram, ar visām labām domām, visu cerību, visām lūkšanām, tas jau sevi uztur. Un tas arī viss palīdz labi. Tas pats kā ar augiem, piemēram, ja kādu audzē augu iestādi ar mīlestību vispār pat augu attiecies, un tad viņš izaug skaists, liels. Ja tu ar viņu ar ļaunu sliktu, un viņš vienkārši nokals savīst. Un tā ir ar tiem cilvēkiem. Jūs mājās skaisti augi, starp citu. To arī viņus tā kā apkop, ne kādreiz samīļo. Jā, man bija ar augi, un es iesiem. Tur bija no datelēm brīnumainā kārtā, man bija palmas izaugušas. Tā kā, jā. Varbūt, ka tev par dārznieku vajadzēja būt, ne? Nē, tik ļoti uz dārzu, man kaut kā nevalk. Par ko tu sapņo? Kāds ir tavs sapnis? Sapnis galvenais jau ir visu dabūt, pēc iespējas atgūt veselību. Tas jau pats lielākais sapnis. Un pēc tā var domāt arī par nākotni. Un ko tu gribētu tajā nākotnē, ja tu nemaz tagad tik tālu vēl nemeti to mākšķi? Nē, jo tur atkal sasapņošos, un tad būs pēc tam lielā vilšanās. Pa solītim, jā? Jā, tā pa mazam solītim. Liela gudrība. Arī. Kas tev vislabāk patīk? Ko tev vislabāk patīk darīt? Gan jau kā ritenim braukāties. Tas arī patīk gan pa vasaram, gan pa rudeņiem. Tur skaists skats redzēt. Un arī izbaudīt tur visu dabu. Uz jūru kādreiz atnāc, jā? Kādreiz, jā. Kādreiz bieži sanāca, tā jau tā mazāk. Ar tiem spēkiem tā ir, kā ir. Bet cerību tu nezaudē? Nē, tā cerību nekad neesmu zaudējis. Jābūt ir stipriem, un Dievs vienmēr ir tas, kas dos savu dziedinājumu, dos padomu, dos mīlestību. Un īstajā brīdī arī, ja tu ticēsi un lūgsi no sirds, tad arī tas tiks uzklausīts un piepildīsies. Un nezaudēt cerību un uzticēties un paļauties uz Dievu, jo Dievs dara brīnumus, ja tam tic no sirds. Un tagad es domāju šajā laikā, kad apkārt ir tik daudz negācijas, tik daudz visādi tādi slikti atgadījumi, ka tiešām ir Dievs tas, kas var dot mierinājumu un spēku.